bagātākie paliek arvien bagātāki un tērē naudu tam, ka viņi grib, bet nabagākie paliek nabagāki. Nav tā, ka šī pasaule paliek labāka, kopumā nepaliek labāka. Un kad viņš bija atvēris 3. zīmogu, dzirdēju 3. zvēru sakām, nāc un redzi. Un es uzlūkoju un rau melns zirgs, un tam, kas uz tā sēdēja, bija svaru kausi viņa rokā. Un es dzirdēju balsi 4 zvēru vidū sakām, kviešu mērs par denāriju un 3 mēri miežu par denāriju. Un raugi nekaitē ne eļļai, ne vīnam. Tā jums atkārtošu nedaudz, lai jums atceraties, par ko bija iepriekšējās reizēs. Kad viņi atvēra iepriekšējos zīmogus, kad Jēzus atvēra iepriekšējos zīmogus, tad pirmais bija šis baltais zirgs, kas nāca. Tas ir, mēs apskatījām, ka tas ir šie antikristi un arī paralēli evaņģēlijos gāja līdzi tas, kur Jēzus teica pīlūkojot, lai neviens jūs nepieveļ, ka daudzi nāks manā vārdā, daudzi sacīs, es esmu Kristus, daudzi darbosies viņa vārdā, būs šī viltus kristētība, kur ārēji ir šķīstība un ar ārēji varbūt ir miers un mīlestība, bet iekšēji ir plēsīgi vilki, iekšēji ir samaitātība. Un otrais bija šis te karš, kur bija sarkanais zirgs ar zobenu, ar lielu zobenu. Viņš atņēma mieru uz zemes un cilvēki ienīst citu. Tas ir karš un nemieri, kur Jēzus arī teica, ka tā būs, kad, lai mēs neiztrūkstamies. Un tad viņš tad brīdināja, ka būs apkārt visādas šīs lietas, bet lai tas nemaina to, kur ir mūsu prāts. Mūsu prāts paliek pie Dieva. Mūsu prāts paliek uz viņu gaidot, nevis uz to, kas ir apkārt. Nevis uz to, kas nāk un sabājo pasauli un samaitā pasauli. Tad vēl par zīmogu runājām to, ka zīmogs apzīmē to, kas ir apslēpts. Ar zīmogu kaut ko apslēpj, un tā, ka viņš tiek atvērts, tad kaut kas parādās. Un tāpēc varētu prasīt, cik zīmogi šobrīd ir atvērti. Man liekas, ka visi ir atvērti, jo ir atklāts, kas visos tajos notiek, jo pēc 7. zīmoga atklājās lietas, kas parādās pēc tam. Tas nozīmē, ka viss tas ir noticis tieši tā, bet viņi visi ir atvērti un visi ir parādīti. Un zināms, kas ir gaidāms. Un viņi netiek aizvērti. Viņi tiek atvērti un viņi ir atvērti līdz beigām. Jo viltus kristi nekad nav beigušies, pievilšana nav beigusies, tāpat arī kari. Drīz pēc šīs Jāņa atklāsmes grāmatas mēs arī varam lasīt par visādiem kariem, kas sākās un turpinājās. Un atcerieties, pagājušais mums rādīja, nezinu, sanāca parādīt to grafiku, ka karu intensitāte visu laiku pieaug. Un ka arvien vairāk un vairāk vietas iesaistās karos. Kā es arī pagājušais minēju, kad es gatavojos, tad vēl tikai bija runas par to, ka Indija, piemēram, Pakistānu karos, bet uzreiz jau tajā dienā viņi sāka karot un tās runas pārvērtās par karu. Un tā tas visu laiku notiek uz zemes šīs. Un ir šis naids. Un trešais tātad ir šis melnais zirgs. Un sākumā nedaudz par šo, ko šīs krāsas Bībele apzīmē. Un kas ir tas, ko Jēzus šeit brīdināja? Kas tad gaidāms trešā lieta, uz ko mēs varam redzēt? Un vēlreiz par zirgu. Zirgs tad apzīmē ātrumu, karu, spēku, varu, kad tu iekaro kaut ko. Un tad šis ir tas gars, kas iet un ātri visu pasauli iekaro, ieņem, līdzīgā veidā, kā bija arī tie pārējie divi. Un arī mēs lasām Caharijas grāmatā, tad tur arī parādās zirgi, kas gan nedaudz citādāk par viņiem ir rakstīts, bet rakstīts, ka tie ir gari, kas iet pa visu zemi. Viņi tur dara kaut kādas lietas. Bet kas tad ir Bībeles nozīmē melns? Un tur mēs varam skatīties dažādas šīs lietas. Pirmkārt, melns, ko mēs dabā varam novērot, melna ir nakts. Varbūt nevienmēr viņa ir perfekti melna, bet viņa ir tumša. Un, kad debesis ir apmākušās, arī saka melnas debesis, un Bībelē arī tā ir aprakstīts. Un tad melns ir tumsa, saistīts ar tumsu, un arī ar bēdām, un arī ar fiziskām ciešanām un miesas ciešanām. Un, piemēram, dažas tādas lietas ir, kur Ieba grāmatā rakstīts 30. nodaļā, 30. pantā. Mana āda ir melna uz manis, un mani kauli ir sadeguši ar karstumu. Kad viņš tur, man liekas tā, varbūt tā bija 30. nodaļā. Un viņš tur sūdzās par to, ka
viņam ir fiziski ļoti slikti. Nahuma grāmata arī ir, kad nāk sots, Dieva sots uz šo tautu, man liekas, tā bija Ninive, asīrieši, tad rakstīts, viņa ir tukša un neaizņemta, izpostīta un sirds izkūst, un ceļgali sitas kopā, un daudz sāpju ir visos gurnos, un to visu sejas savāc melnumu. Tad arī, ka viņi ir lielās sāpēs un bēdās. Un tad vēl viens tāds, kas varbūt vairāk atbilst tam, par ko mēs šodien runāsim, ir Vaimanas, tas ir Jeremija sarakstīja, kad Jeruzaleme bija pilnībā izpostīta. Kad atcerēties runāja par to, ka Dievs pa posmiem izposta. Viņš uzreiz nesūta pilnīgu izpostīšanu, viņš brīdina tautas. Un arī Jeruzalemē tāpat notika. Sākumā bija šī atkrišana līdzīgā veidā, kā šis baltais zirgs, pēc tam nāca visu laiku dažādas armijas, iekaroja vai apspieda. Un tad pēc tam sākās arī bats, un pēc tam sākās pilnībā izpostīšana, kur viņus aizveda trimdā un ar zobenu, ar zemes zvēriem un ar visu viņus izpostīja ārā. Un tad ar Vaimanas ir tās, kas apraksta visu to, kas ir noticis. Kā viņa ir bijusi tāda pilsēta, kas plauka, un tagad piepraši tur ir postījums, visi mirst un izvārguši un tā tālāk. Un tad viņš saka, vienā 5. nodaļā, mūsu āda bija melna kā krāsns briesmīga bada dēļ. Tad, ka viņi izskatās melni briesmīga bada dēļ. Un tad tas, par ko mēs šodien runāsim, ir par badu. Šis trešais zirgs, jeb šis zīmoks, viņš atver badu. Un tur ir svarīgs atkal šis instruments, kas ir rokā. Atcerieties, katram bija savs instruments. Vienam bija loks, vienam bija zobens, trešajam instruments ir svaru kausi. Svaru kausi apzīmē tirgošanos, jeb ekonomiku. Tu nosaki cenu vai nosaki preces vērtību. Un tad viņš arī tur saka, kas tad tiek noteikts. Kviešu mērs par denāriju un 3 mēri miežu par denāriju. Un tas, kā Bībelē tiek aprakstīts, un cik arī no vēstures avotiem var atrast, ir, ka denārijs bija vienība tajā laikā, kas bija dienas alga. Un tātad, kvieši bija tie, ar kuriem cilvēki ēda pārsvarā, un mieži bija tie, kurus lopiem izbaroja. Un tātad, kas tur domāts? Tad tu dienā nopelni tik, cik tu vari apēst dienā. Vai arī knapi tava ģimene var apēst dienu, vai vēl kāds. Vai arī tik, cik tavi lopi var apēst. Un tad tu atkal nākamais dienā un strādā to pašu. Citiem vārdiem, ka tu nevari nopelnīt neko vairāk. Ir bats, ir uzturlīdzekļu trūkums. Un evaņģēlijos arī pēc secības Jēzus tālāk runā par šo lietu. Viņš saka, ka būs zobens, būs šis karš. Un tad viņš arī, kā viņš saka, tauta celsies pret tautu, valstība pret valstību, un tad viņš saka, un dažādās vietās būs badi. Un tad viņš, un arī tas pats ir Mateja evaņģēlijā, Marka evaņģēlijā, Lūkas evaņģēlijā, nelasīšu visu pēc kārtas. Lūkas vēl ir teikts, ka būs zemestrīces un bats un mēris. Un, kā es saku, visi šie zīmogi ir jau atvērti, bet, manuprāt, tad, kad runāts par 6. un 7. Tad tur ir specifiskas mocības, kas nāk tieši uz zvēra valstību un vēl atsevišķi. Un tad tā kā varētu teikt, ka tas ir kulminācija varbūt arī šiem zīmogiem. Jo bats arī līdzīgā veidā šī intensitāte ir pieaugusi, un es arī parādīšu jums nedaudz varbūt statistiku vai ko tādu. Bet tad svari ir viņā rokā šī, tur nav teikts katru reizi, kas ir uz šī zirga, jo tas arī nav tik svarīgi, kas tas tā par personāžu, jo tas ir garīgs personāžs, tas ir šis vairāk kā gars, kas ir pa visu zemi, jo ne jau mēs redzam baltu zirgu, vai ne jau mēs redzam melnu vai sarkanu, skrienam pa visu zemi, bet tas ir šajā garīgajā pasaulē, kas ietekmē fizisko. Un viņa rokās ir šie svaru kausi, kas norāda, ka bats ir nevis tāpēc, ka ir varbūt slikta raža, bet tāpēc, ka tāda ir ekonomika. Ka viņi te nosaka svaru un nosaka cenu. Un es gribēju nedaudz pirms tam apskatīt, pirms mēs skatāmies to, kā par badiem šajā pasaulē, šajā laikmetā, kopš aiziešanas, nedaudz par veco derību un tieši par Izraēlu, kā Dievs sodīja vecajā derībā ar badu.
To mēs arī varam redzēt atsevišķām tautām, piemēram, Ēģiptē arī viņš sodīja un citām tautām. Bet to viņš darīja pirms nāca pilnīga iznīcība. Tas bija tā kā brīdinājums. Piemēram, Izraēliešiem tās 10 ciltis, kas bija ziemeļos un kur Samarija bija galvaspilsēta. Viņiem 2 reizes pirms viņus iznīcināja nāca bats, ievērojams bats. Tas bija Elijas laikā un Elīsas laikā. Un īsi pēc tam viņi tika izpostīti un aizvesti trimdā. Un to mēs varam lasīt 1. ķēniņa 18, kur 3 gadus nebija ko ēst un dzert, tur bija rakstīts, ka tas bats bija briesmīgs 18. nodaļā. Un Elija bija tā izsautis šo badu, bet tas bija patiesībā Dieva sods par to, ka viņi nebija paklausījuši, jo Mūzes grāmatā bija rakstīts, ka ja jūs vēl neklausīsiet, tad es aizslēgšu debesis, un debesis jums būs kā, man liekas, šeit vai kā varš, un zeme kā dzels, vai otrādi, citiem vārdiem, ka karsts un nav ūdens, nav lietus. Un ir šis te bats. Tad arī pēc tam Elīsas laikā bija vēl lielāks bats, jo tur bija tā teikts, kad Elīsa teica tai sievietei, pie kuras viņš piemājoja, šeit tas kungs ir aicinājis badu, un tas arī nāks uz zemi 7 gadus. Tad, kad Dievs ir noteicis, ka šeit jābūt badam, visu viņu nepaklausības dēļ. Un tad vēl arī mēs lasām, es izlasīšu varbūt Jeremijas 14. nodaļā, tas jau bija uz Jūdas cilti. Jūs atceraties, tad bija 2 šīs valstības. Ziemeļos bija Izraēlas valstība, viņi tika aizvesti trimdā, es neatceros precīzi, varbūt 200 gadus, 150 gadus pirms Jūda tikai aizvesti trimdā. Bet tātad Jūda vēl palika, Jūda vēl turējās. Viņiem mainījās dievbijīgi ķēniņi un nepaklausīgi ķēniņi. Līdz beigās Manase bija tāds, kur Dievs teica, viss, es sodīšu šo zemi arī. Un Josija, kurš bija viņa mazdēls, viņš vēl tā kā pagarināja to laiku, bet tajā laikā jau Dievs jau teica, viss jau nāks, un Jeremija bija tas, kurš sludināja tajā laikā, un Cefanija arī bija tas, kurš sludināja tajā laikā, Ecehēls arī. Un viņi teica, būs sots, nāks sots, un piemēram 14. nodaļā rakstīts tā, kur Dievs Jeremijam saka, tad tas kungs man sacīja, nelūdz par šiem ļaudīm viņu labumam. Kad tie gavēs neklausīšos viņu saucienu, un kad tie ziedo dedzināmo ziedojumu un veltījumu, es tos nepieņemšu, bet es tos iznīdēšu caur zobenu, caur badu un caur sērgu. Te viņš saka par šīm 3 lietām, kas nāks. Līdzīgā veidā, kā arī šie 3 zirgi, pēc baltā zirga. Zobens, bads un sērga. Viņš saka, es jūs iznīdēšu caur to visu. Un viņš saka, nelūdzam vairs par viņiem, jo par viņiem ir nolemts sots. Līdzīgā veidā, kā mēs skatāmies uz šo pasauli, mēs varam lūgt atsevišķi par cilvēkiem, mēs zinām, ka Dievs ir teicis mums lūgt par cilvēkiem, bet mēs nevaram lūgt, lai Dievs nesoda šo pasauli kopumā, jo šī pasaule ir samaitāta un Dievs ir noteicis, ka būs sots, un šīs 3 lietas ir gaidāmas, tāpēc, ka ir šī atkrišana no Dieva. Un tad viņš sacīja, Jeremijas sacīja, ak, Dievs, kungs, Dievs, lūk, pravieši tiem saka, jūs neredzēsiet zobenu, nedz jums būs bats, bet es jums došu nodrošinātu mieru šajā vietā. Tad tas kungs man sacīja, pravieši pravieto melus manā vārdā, es tos nesūtīju, nec es tiem esmu pavēlējis, nec runāju uz tiem. Tie jums pravieto nepatiesu redzējumu un zīlēšanu un nieku un savas sirds viltību. Tāpēc tā saka tas kungs attiecībā uz praviešiem, kas pravieto manā vārdā un es tos nesūtīju. Tomēr tie saka, zobens un bats nebūs šajā zemē. Caur zobenu un badu tie pravieši tiks iznīdēti. Un ļaudis, kuriem tie pravieto, tiks izmesti Jeruzālemes ielās, bada un zobena dēļ. Un tiem nebūs neviena tos apbedīt. Viņus, viņu sievas, ne viņu dēlas, ne viņu meitas, jo es izliešu viņu nelietību uz viņiem. Un arī mūsdienās, ja kāds izdomā tā kā pavērsties pretēji un sāk sludināt, ka šī pasaulē paliks labāka, un ir tādi sludinātāji, kas saka, ka būs zelta laikmets, vai ka mēs, kā kristieši, ieviesīsim labāku laikmetu un tam līdzīgi, tas tā nenotiks. Mēs redzam, atkal tas grāmatā paliek sliktāk. Un tāpēc, ja kāds saka, ka nē, te nenāks nekāds no tiem sodiem, tad viņš arī ir līdzīgā veidā kā šie pravieši, kas saka, ka Dievs viņus sūtīs un viņi saka tās lietas, un tomēr nē. Jo mēs līdzīgi varam redzēt, ka tas notika ar daudzām impērijām valstīm. Kaut arī
par visām pasaules valstīm un impērijām nav Bībelē rakstīts, Dievs viņu iznīcināja. Ir skaidrs, ka Dievs ir tas, kurš nosaka, kad viņa beigs pastāvēt, kad kāda valsts ir nolemta iznīcībai. Tad senāk tas notika ar visādām valstīm, un es jums vienkārši minēšu dažādus piemērus, kur bāds reāli iznīcināja, kur Dievs sūtīja badu uz šīs zemes un neko nevar izdarīt. Vienkārši viņiem nākas iznīkt. Vairākas Ēģiptes dinastijas, vairākas reizes notika šī iznīcināšana. Dažādi šie indiāņi, piemēram, Tolteki un Maji, viņi bija lielas civilizācijas, viņi iznīka bada dēļ. Vikingi esot iznīkuši bada dēļ. Senie etiopieši, dažādas ķīniešu dinastijas, un tāpat arī dažādas šīs grieķu valstis ir iznīkušas bada dēļ. Tāpēc vienkārši Dievs uzsūta badu un viņi nevar vairs neko izdarīt. Bet tagad mēs redzam, ka tas nāk pa visu pasauli vai lielākā daudz mērogā, pēc Jēzus aiziešanas. Un vēsturiski lielākie badi ir bijuši pēdējos gadsimtos. Ir ceļši pēdējā gadsimtā, pagājušajā gadsimtā. Es jums izlasīšu nedaudz dažus tos piemērus. Bet es vienkārši saskaitīju, ka pagājušajā gadsimtā bija 77 tādi pierakstītie badi, kas bijuši šīs zemes dažādās vietās, vienā vietā dažkārt daudzas reizes. Un šajā gadsimtā ir jau bijuši pagājuši 25 gadi un ir jau bijuši jau 15. Piemēram, un galvenie badi, kas bija pagājušajā gadsimtā, viņi nebija, arī pēdējos vairākus gadsimtus, viņi nebija tieši sliktas ražas dēļ, jo patiesībā mūsdienās ir tā, ka mums ir šīs globālās ķēdes, kuģi, vilcieni, lidmašīnas, un ja, piemēram, Latvijā ir bads, teorētiski mums dažu dienu laikā var no otras pasaules malas atsūtīt ļoti daudz ēdienu, citā vietā, kur ir laba raža vai kaut kas tāds. Bet problēmas, kāpēc ir badi pārsvarā, tāpēc, ka dažādu karu dēļ, tā valdību dēļ, speciāli visādu ierobežojumu dēļ un tā tālāk. Un es izlasīšu vienu no briesmīgākajiem pagājušā gadsimta badiem, kur mira 20 līdz 50 miljonu cilvēku. Tas bija Ķīnā, komunistiskajā Ķīnā, kur viņi izveidojās šī komunistiskā Ķīna, pirms tam viņiem bija tā imperiālā Ķīna. Un tad tur rakstīts tā, ka galvenie veicinošie faktori bija lielā lēciena politika. Tas bija pirms 60 gadiem. Nu, kā viens no komunistu programmām. Un ko uzsāka Ķīnas komunistiskās partijas priekšsēdētājs Mao Dzeduns. Un tad tur ir uzskaitīti varianti. Piemēram, neefektīva pārtikas sadale valsts plānveida ekonomikā, prasība izmantot sliktas lauksaimniecības metodes, 4 kaitēkļu kampaņa, kas samazināja zvirbuļu populāciju un izjauca ekosistēmu, pārmērīga graudu ražošana un pavēle miljoniem lauksaimnieku pārēt uz dzelzs un tērauda ražošanu. Tā varbūt, ja es izlasu, tas varbūt neko daudz neizsaka, bet tiem zemniekiem tas bija ļoti daudz. Tur bija ļoti daudz zemnieku. Jūs zināt, cik Ķīnā vispār ir cilvēku. Un viņiem vienkārši pateica, viss likvidēt fermas un sākat ražot dzelzi, tēraudu. Un kas tad notiek? Principā tiek likvidēta liela daļa cilvēku, kuri gādā par to, lai visi pārējie ir pārēduši. Un tāpatās arī vienkārši visi mums jāiet pēc šī plāna, jāsadala pārtika pēc šī plāna, un vienkārši sākās milzīgs bats. Tāpēc arī, kā jūs redzat, viņi iznīcināt zvirbuļus, jo viņi domāja, zvirbuļi ir ļaunums. Bet jūs zināt, zvirbuļi ēd, piemēram, es nezinu, man liekas, zirnekļus ēd vēl kaut kādas kukaiņas, savukārt zirnekļi ēd citus kukaiņus, un tā vienkārši tiek izjauktā sistēma un savairojas kaut kādi kaitēkļi, un viss ir milzīgas problēmas. Un tādā veidā cilvēku dēļ mira miljoniem, it kā bada dēļ, bet cilvēku muļķības dēļ un cilvēku, kas vēl mantkārības dēļ vai vēl kaut kā. Un vēl bija tādi vairāki gadījumi kara dēļ vai arī Krievijas padomju savienības komunisma dēļ. Piemēram, tas bija 25. gadā, tieši pirms 100 gadiem. Tas bija Volgas vācu kolonijā Krievijā. Un tur bija tāds bats, kur gāja bojā trešdaļa visu iedzīvotāju. Piemēram, un kara dēļ arī tas iet kopā ar šo otro zobenu, otro zirgu, kur ir šis zobens un karš. Kara dēļ arī ļoti daudz badu ir. Piemēram, otrā pasaules kara dēļ bija vairākas reizes tāda milzīgi badi. Piemēram, Ļeņingradā, kad vācu karaspēks aplenca Ļeņingradu 900 dienas, tas ir 3 gadi apmēram. Un
tur bija iekšā 2,5 miljoni iedzīvotāji, nomira miljons. Tas ir milzīgs skaitlis no tiem visiem, kas tur bija. Un ja mēs paskatāmies pasaulē statistiku, tad katru minūti nomirst 11 cilvēki no bada. Domājieties, cik daudz. Pēc tā sanāk 25,000 dienā un 35 miljoni gadā. Un atcerieties, par Covid bija liela histērija par to, cik briesmīgi daudz mirst no Covida. Un es varētu teikt tā, ar visu to statistiku, kas bija, protams, safabricēta un uzpūsta un sagrozīta, tur bija ir teikts, ka 7 miljoni ir nomiruši kopš Covida. Tas ir 1,5 miljoni gadā. Tur ir 35 miljoni gadā no kara. Vai vēl vairāk, ja histērija ir par Krievijas-Ukrainas karu, tad ir 14,000 nomiruši kopš 2014. gada, kad Krievija sāka arī Krimu un pārējo. 14,000. Tas pat nav tuvu tiem 25,000, kas mirst katru dienu no bada. Kas ir lielāka problēma? Un bats un nabadzība pasaulē paliek arvien lielāki un pieņemas spēkā. Un, ja mēs dzīvojam Latvijā un rietumos, Eiropā, un arī tie, kas dzīvo Amerikā, mums ir tāda sajūta, ka ir zelta laikmets. Mēs dzīvojam tādā kā burbulī, ka mums ir pārticība, mēs varam aiziet uz veikalu un dabūt pilnīgi jebko, pasūtīt pilnīgi jebko. Mums dažu dienu laikā atved no Ķīnas kaut ko vai no citām vietām. Mums liekas, tā kā ir zelta laikmets. Perfekti. Pasaule ir brīnišķīga. Bet patiesībā statistika ir pilnīgi citādāka, jo arvien vairāk un vairāk cilvēku ir lielākā nabadzībā un badā. Lai arī mums izskatās, ka viss ir labi. Un es izlasīšu jums vēl dažas lietas. Piemēram, 828 miljoniem cilvēku šobrīd nav ēdienu. Tas ir apmēram 10% no zemes. Tas nozīmē, ka viņi aiziet gulēt izsalkuši. Viņiem vienkārši nav ēdiena, nav nekā. Nevis, ka viņi maz ir ēdiena vai švaki, bet viņiem nav. 1,1 miljards no 8 miljardiem šobrīd dzīvo pilnīgā nabadzībā. Tas ir arī kādi 15%. Un tad, ja mēs paņemam, piemēram, ASV ir nabadzības slieksnis, tur dažādi šie nabadzības sliekšņi, arī Eiropā ir savs. Un viņiem nabadzības slieksnis skaitās $6,85 dienā. Es nezinu, cik tas šobrīd eiro. Eiro tas ir 6 apmēram eiro. Tātad, ja tev dienā, tas ir visiem tēriņiem, tas nav tikai pārtika, tas ir elektrība, komunālē, transports, vispārējais. Ja tev dienā priekš tevis ir 6,85, paņemsim 6 eiro. Ja tev dienā ir šie 6 eiro, tad tu esi nabaks ASV standartos. Un līdz ar to, pēc šiem standartiem sanāk 47% pasaules iedzīvotāji ir nabadzībā. 47% tas ir puse. Un ja kāds no mums nopelna 180 eiro mēnesī, tad tu esi virs šīs sliekšņa. Labi, ja tev ir ģimene, un tad tu vari pareizināt to ar bērniem, bet protams, jums nāk arī pabalsti. Tad mēs esam bagātākajā pasaules pusē, nepārprotami. Bet kopumā pasaulē neiet labi. Un ne jau tāpēc, ka nebūtu kur un ko audzēt. Jo ir milzīgas platības, kur audzēt. Ir milzīgi meži, kur aug arī augļi un viss kaut kas cits. Ir daba, kur aug dzīvnieki un skraida savā vaļā un viņus varētu ēst daudz. Zivis ir pilnas jūras. Ēdiens ir uz šīs pasaules. Bet ir problēma ar politiku un tādām lietām. Un man vēl kaut kāds skaitlis bija, ka 155 miljoni dzīvo krīzes situācijā. Tas ir tā kā vispār, tā kā, ka viņi gatavi principā mirt. Un 2 no 3 no tiem, kas ir izsalkuši pasaulē, viņi ir izsalkuši tāpēc, ka valstī ir karš un konflikts. Tas ir tas iemesls. Viņi kaut kā, tā kā, piemēram, mēs nesen par Pakistānu runājam, viņiem vienkārši nobloķēti ceļi un nav visas piegādes pārtraucas, uz vietas netiek nekas ražots, un viņi var pārtikt no tā, kas ir tajā vietā, tā, kas viņiem ir pieejams tur uz vietas. Un tad viņš saka, tāda statistika tāda 2 no 3 no tiem, kas ir izsalkuši pasaulē, viņi tāpēc, ka ir apkārt ir konflikts un karš. Un tas iet kopā ar šo iepriekšējo zirgu, iepriekšējo zīmogu. Tad es, man liekas, arī nedaudz par šo runāju, tad, kad mēs skatījāmies Lūkas evaņģēliju, tad esmu pierakstīts vairāk par Covidu. Es nezinu, cik tur daudz par to runāt, bet
vienkārši gribēju dažas arī statistikas par to, ka nav nekāda problēma. Pieņemsim tā lielai ASV, kur ir tāda kā pasaules policists, pasaules apgādātājs un tam līdzīgi. Ja nav problēma pabarot visu pasauli, pat ja viņi gribētu, viņi mierīgi varētu pabarot. Tur, zin kā, rakstīts par viņiem, ka neskatoties uz pandēmiju, globālai militārai izdevumi pieauga par 51 miljardu ASV dolāru. 51 miljards. Kas ir 6,5 reizes vairāk nekā pēc ANO domām ir nepieciešams, lai apturētu visas pasaules badu. 6,5 reizes vairāk. Tas nozīmē, viņi to iztērē militāriem. Tas ir šis te miers tiek atņemts uz zemes, lai cilvēki ienīst citu. Viņi nedomā par to, lai pabarot. Un tā tikai ASV. Nu, labi, ASV ir viena no vislielākajām šīm izdevumiem armijai, bet ir taču vēl daudz citi šie izdevumi, jūs zināt. Un arī, tad vēl viens sacīja, pandēmija ir atklājusi arī dziļo nevienlīdzību mūsu pasaulē. 10 bagātāko cilvēku bagātība pagājušajā gadā pieauga par 413 miljardiem. Un tagad pieaudzis vēl vairāk. Jūs zināt, tur Ilons Masks un citi, kas ir tur augšā. Un viņš tagad tas ir 11 reizes, tad tikai pieaugums. Ne jau tas, kas viņam pieder, bet tikai pieaugums, kas viņam pieauga vienā gadā. Viņš tagad tas ir 11 reizes vairāk nekā ANO uzskata, ka tas ir vajadzīgs visai tās globālai humānai palīdzībai, lai visiem palīdzētu. Tad redzat, ka problēma nav, ka nav kaut kur pieejams. Jēzus arī teica, nabagie būs vienmēr pie jums, un jūs varat palīdzēt viņiem, kad jūs gribat. Cilvēki negrib palīdzēt viņiem. Ir ārēji tādas kampaņas visur apkārt. Es nezinu, kā viņas nosaukt par izlikšanās kampaņām vai kaut citādā, kur cilvēki uztaisa un ārēji, uztaisa šovu, ka viņi ziedo cilvēkiem, palīdz cilvēkiem. Un miljardieri, miljonāri, un kur viņi it kā palīdz, bet te pašā laikā viņi nerisina problēmas. Viņi sūta, piemēram, vakcīnas uz Āfriku, kur patiesībā iznīcina vai padara sievietes neauglīgas, vai uz citām nabadzīgajām vietām. Viņiem neinteresē tiešām atrisināt šīs lietas. Piemēram, Āfrikā ir visādi veidi, kā to var atrisināt. Kaut vai rokot akas, vai palīdzēt viņiem iestādīt augļu kulokus, vai vēl kaut kādas lietas. Bet tas nav tas, uz ko cilvēki fokusējas. Viņi nekad nepalīdz tādā veidā. Viņi bagātākie paliek arvien bagātāki un tērē naudu tam, ka viņi grib, bet nabagākie paliek nabagāki. Un nav tā, kā mēs dzīvojam šajā burbulī, un nav tā, ka šī pasaule paliek labāka. Kopumā nepaliek labāka. Un Vācis izraisās no šīm iepriekšējām problēmām šī pievilšana un arī šis karš. Arī līdzīgā veidā mēs varam skatīties uz to viltus kristietību. Tur ir tā, ka tie, kas ir augšā, tie visādi, ne tikai Amerikas slavenie, vēl daudz bagātāki ir patiesībā tie, kas ir tie tā saucamie apustuļi, pravieši un citi, tie, kas ir Āfrikā vai citās Āzijas nabadzīgajās valstīs. Viņi ir miljardieri un viņi uz rokām nesāti braukā mašīnās, kuras ir, es nezinu kā nosaukt, ļoti bagātas, ļoti dārgas mašīnas. Un viņi ir nenormāli bagāti. Un ja mēs salīdzinām to, kā dzīvo apkārt viņi tā saucamie kristīgie biedri, viņi ir briesmīgā nabadzībā. Tad arī ir šī noslāņošanās. Un tad pamatā ir cilvēka grēks. Pamatā nav problēma, mūsdienās problēma nav apgādāt, izaudzēt, jo tiek izaudzēts daudz vairāk nekā ir vajadzīgs. Tiek saražots daudz vairāk nekā ir vajadzīgs. Bet problēma ir cilvēku grēks. Arī, piemēram, Ukraina bija tā, kas apgādāja Ēģipti vai citas valstis ar saviem graudiem. Un Krievi, piemēram, speciāli bloķēja. Es nezinu, kāds tur visiem, neteikšu, ka viena ir sliktāka, viena labāka, bet notika tā, ka viņi speciāli bloķēja kuģus un vienkārši vairāk ilgu laiku graudi, kuri tik ļoti bija nepieciešami Ēģiptei, viņi vienkārši tad nenonāca. Tad, principā, pamatā nebija tas, ka viņi pasaulē nav ko ēst, bet ir kaut kāds ekonomisks iemesls to darīt, politisks iemesls. Un sanāk, ka liela daļa pasaules būtībā tā dzīvo, tā kā ir aprakstīts šeit. Tik, cik tu dienā nopelni, tik tu arī apēd. Tev nekas nepaliek pāri. Un dažkārt tu pat nenopelni. Ļoti daudzi pat nenopelna tik, cik viņa dienā varētu apēst, vai tik, cik viņa ģimene varētu apēst. Ko nu vēl runājot par medicīnas izdevumiem un apģērbu un kādām citām lietām. Viņiem vienkārši nepaliek tam visam. Viņi dzīvo
tikai tam, nu, kā jūs zināt, no rokas mutē, tā latvieši saka. Un tā patiešām latvieši to varbūt to neizjūt, kaut arī viņi tā saka, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas to izjūt. Man interesanti arī liekas, ka ir pasaulē valda, tā teikt, kapitālisms. Tā ir tā ekonomikas sistēma. Un viņš pats par sevi nav tā kā ļauns, tā teikt, bet viņš, ja apvienojumā ar cilvēku grēku, viņš ir ļauns, jo viņš vedina uz alkatību, uz mantkārību un visu pārējo. Un kapitālisma karoks ir melns ar zeltu. Zelts tas, ka tā ir tā bagātība un melns, arī interesanti, ka šis te melnais zirgs. Un ka līdzīgā veidā šis karoks. Un ir dažādi arī šādi ekstrēmi piemēri, ko mēs esam arī varbūt dzirdējuši dažādās valstīs. Bet mēs par viņiem visiem nezinām, mēs par visiem viņiem nedzirdam. Jūs zināt, piemēram, Zimbabve. Esat dzirdējuši par Zimbabvi? Tur bija tā, ka 2006. gadā sākās inflācija, un inflācija, ka pieauga šī naudas vērtība milzīgā veidā krītās. Un bija tā, ka, piemēram, 2006. gadā viņi varēja nopirkt, es neatceros precīzi, kā tur bija. Piemēram, viens Zimbabves dolārs ir, piemēram, 30 eiro. Nē, otrādies. 30 viņa dolāri būtu, pieņemsim, 1 eiro. Bet pēc dažiem gadiem jau bija 300, man liekas, triljoni bija 30 eiro. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja tu vari nopirkt maizi par $1, tad tev pēc, nezinu, cik tur, viņi 2 gadu laikā pat pieauga. Bija tā, ka pa mēnešiem mainījās, kā pa miljardiem tā vērtība, un viņi izdeva banknotes. Uz banknotes bija rakstīts derīga, cik tur, 2 mēnešus, principā, derīga tā banknote, tāpēc, ka pēc tā laika viņa jau sen vairs nebūs. Un viņi ar ķerrām veda naudu miljonu banknotes un tādas lietas darīja. Bet, piemēram, ja tev maizi šogad maksā $1, un tad ir tā milzīgā inflācija, tad tev maizi pēc gada var maksāt arī $3 miljonus. Un kur tu dabūsi to naudu? Un viņi, protams, drukāja tā kā vairāk naudu, bet tas nozīmē, ka visiem bija pieejama tā nauda un tā tālāk. Un cilvēki bija uzreiz iekšā milzīgā šajā nabadzībā. Arī Venecuēlā bija milzīga inflācija, un daudzās citās valstīs ir bijušas pēdējos laikos ekonomiski un šādu iemeslu dēļ milzīga inflācija. Un tad secinājumi kādi ir, ka tas, ko mēs redzam, tas nav vairs tā, kā tas bija varbūt senāk, ka cilvēki bija dzīvo lokāli, un tad uznāk bats, un viņi nespēja neko parūpēties, un nezinu, kur darbūt, un tad viņiem kaut kur jāiet tālu meklēt. Bet ka tas ir atkarīgs no ekonomiskās kontroles. Un to es izlasīšu atklāsmes 13. nodaļā arī, tas ir pats uzrakstīts. Par šo zvēru, kurš valda, un viņš ir tas, kurš nosaka, kurš ēdīs un kurš neēdīs. Kurš mirs un kurš nē. Nezinu, cik daudz tur izlasīt, bet jūs zināt, tur ir šie 2 zvēri. Pirmais iznāk no jūras, otrs iznāk no zemes. Un tad otrais iznāk, un viņš pieveļ tos, kas mājos zemes ar brīnuma darbiem, ko viņam ir vara darīt zvēru skatienā sacīdams tiem, kas mājos zemes. Lai tie taisa tēlu zvēram, kuram bija ievainojums no zobena un kas dzīvoja. Un, lai jums nedaudz dotu sapratni, tad zvērs ir valdība. Un šeit 13. nodaļā zvērs ir pasaules valdība, globāla valdība. Un tad visi dzīvo pakļautībā tam, ko sacīs valdība, kā valdība nolems, un no tā mēs arī zinām, vai mēs būsim pāēduši vai nebūsim pāēduši. Es nevaru atcerēties, man liekas, bija aizpagājuši, kaut kas bija par Irānā arī par to, ka gribēja izdot kaut kādus žetonus, valdība gribēja izdot žetonus par to, cik katrs cilvēks drīkst ēst. Es neatceros, līdz kam tas nonāca, bet kaut kā tur bija. Arī Ķīnā, principā, ir ļoti līdzīga sistēma. Tur ir šī komunistiskā sistēma, kur tik, cik tev ir kredītpunkti, tā teikt, tik tu arī attiecīgi saņemt visādas no valdības labumus un bonusus, un tad tu vari vai nu aizbraukt pa saviem radniekiem, vai nedrīkst braukt pie saviem radniekiem, tu vari iepirkties vairāk, tu iepirkties mazāk un tā tālāk. Un ja tu esi sliktāks pilsonis, jo tu mazāk vari darīt, mazāk vari nopirkt, mazāk vari pārēst un tā tālāk. Bet te mēs redzam, ka tas tā kā aiziet arvien globālāk un globālāk, jo ir rakstīts, ka tad šis zvērs valda, šī valdība, un viņam bija dota vara dod dzīvību zvēra tēlam, lai zvēra tēls gan runātu, gan panāktu, ka visi, kas nepielūgs zvēra tēlu, tiktu nogalināti. Un viņš panāk, ka visi, gan lieli, gan mazi, bagāti un nabagi, brīvi un kalpi, pieņem zīmi savā labajā rokā vai savās pierēs.
un kad neviens nevarētu pirkt vai pārdot, kā vien tas, kam ir zīme vai zvēra vārds vai viņa vārda skaitlis. Tad mēs redzam, ja tu nevari pirkt vai pārdot, un tu pats neko neaudzē, neražo, tad ir acīm redzami, ka tu esi pakļauts nāvei, principā. Viņš saka, ka ja tu nepieņem šo zīmi, ja tu nepakļaujies zvēram, tad tu nevari vairs šajā sistēmā dzīvot. Un tāds ir arī mērķis, to mēs arī lasām, es varbūt to nedzēju sagatavot, bet varbūt sagatavošu 13. nodaļā par pasaules līderu mērķiem, kur viņiem tāds ir viņu mērķis, ka cilvēki nonāk pilnībā valsts kontrolē visā, ko viņi dara. Viņi dzīvo noteiktās zonās, viņi tikai pēc atļaujām drīkst izbraukt ārā no savas zonas, un viņi ir, principā, atkarīgi no valsts žēlastības, kas ir pieejams viņam tajā zonā, ko viņi var nopirkt, vai iznomāt, vai dabūt par to, kā viņi ir uzvedušies. Un tur mēs redzam, ka ir šī zīme viņa rokās vai pierēs, un tad viņi nevar ne pirkt, ne pārdot, un viņi ir atkarīgi. Bet kādā ziņā, ko mēs varam darīt un ko mēs varam domāt par šo visu? Jo, atkal, ja mēs pievēršam skatu uz to visu, tas ir ļoti bēdīgi. Ja mēs sākam pētīt vēl vairāk un iedziļināties, tas ir briesmīgi bēdīgi. To, ka tā ir, un ir tāda netaisnība uz zemes, un mēs cenšamies palīdzēt kādiem, cik Dievs mums dod, mēs nekad nevaram visiem palīdzēt, pat ne visiem, kuri mums prasa, jo tas ir pārāk daudz, pārāk lielas summas un viss kaut kas tāds. Bet mēs varam palīdzēt. Pirmkārt, ja es teicu, nepievilēties no visām muļķībām, kas ir apkārt, viņš saka, neiztrūkstieties no kariem, bet mums ir arī tādas pavēles, kā jaunā derībā, ka mums ir jāstrādā, lai mēs varam dot tiem, kuriem trūkst. Pāvils to teica Tesaloniķiešu vēstulē. Viņš teica, lai jūs cenšaties būt klusi un darīt paši savas lietas un strādāt paši savām rokām, kā mēs jums pavēlējam. Lai jūs staigātu godīgi pret tiem, kas ir ārā, un lai jums nekā netrūktu. Tātad pirmkārt, ka tu strādā un tu to pietiek. Es saprotu, ka mēs šajā pasaulē nevaram tā kā visu sev saražot. Mums ir jābūt kopienā kaut kādā. Mēs neražojam metālu un koku un visu pārējo. Bet viņš runā par to, ka mēs neesam tādi, kas ir atkarīgi no, līdzīgi kā, piemēram, Amerikā, citur dzīvo no sociālajiem, valsts sociālā nodrošinājuma, kur daudz cilvēku vienkārši nestrādā. Kaut arī viņi ir darbspējīgā vecumā, spēcīgi, viņiem viss ir pieejams. Viņi vienkārši nestrādā, tāpēc, ka viņiem ir kaut kādi sociālai pabalsti. Viņiem ir kaut kāda iespēja būt atkarīgiem. Bet, ka mēs esam tādi, kas strādā, un es domāju arī tādi, kas arī var sev kaut ko uzaudzēt un sev kaut ko izveidot, uzražot. Un Efeziešiem viņš arī saka, lai tas, kas zaga, vairs nezog, bet drīzāk, lai tas puvalās strādādams ar savām rokām, to, kas ir labs, lai viņš var dot tam, kam vajag. Ja mēs redzam, ka ir daudz, kam vajag. Nabagie nekad nav mitējušies no zemes. Un līdz pat Jēzus nākšanai viņi būs. Un mums ir iespēja palīdzēt, ja mēs strādājam savām rokām, un Dievs svētī mūsu darbus. Un tas tā par šo trešo zīmogu, un tad paliek vēl pārējie